Čau, bet pagaidi. Es zinu, ka tu neesi subscribojis visticamāk. Ja tu esi jau kārtējo reizi nonācis pie mūsu video, nospied subscribe. Es tiešām to novērtēsim. Mēs tev virtuāli samīļosim, mēs tev pateiksim virtuāli paldies. Un mums būs liels prieks, ka tu pievienosies mūsu pulkam. Baigi daudz no jums skatās mūsu video ikdienā un nenospiež subscribe. Tā kā, kāpēc gan nenospiest to mazo podziņu tur apakšā zem video? Bet nu labi, turpinam ar video, kas bija paredzēts. Latvijas televīzijā, Latvijas radio gan stāstījis. Nu, visam savu pirmā reize. Jā. Jā, mēs tikai skaņai. Kaut kā tā. Paklausīsimies, vai viss sem kā vajag. Kā nākās. Sevi dzirdēs droši vien austiņās. Šim droši nekautrēties tūl runāt. Apsēdies tev kārtās, lai tu visu laiku arī notuvies tā. Jā, es bijuši par muguras spazmām cīnos tagad. Nu jā, tad es tur sākumā tādu mazu ievadiņu pateikšu, nu, jo tā ir daļa no raidījuma, ka tur pievēršamies šādam tematam, tad jau pieteikšu tevi un laižamiem. Jā, nu tad arī tā saruna jau veidosies. Nu, tos temats jau mēs aprunājām, un tad jau kā saruna pati vīsies, tā arī būs. Jā, tā. Latvijas radio sporta raidījums Piespēle turpinās un runāsim par basketbolu, bet nedaudz citās kategorijās. Šoreiz parunāsim par to, kāds ir ceļš pēc jaunatnes basketbola līgas, piemēram, pēc vidusskolas beigšanas jaunajiem basketbolistam un dzīves censonim. Ārpus profesionālā basketbola, ja tev uzreiz nepiedāvā profesionālo līgumu, kāda komanda, proti aizvien aktuālāks ceļš mūsdienās ne tikai basketbolistiem, arī citu sporta veidu, komandu sporta veidu pārstāvjiem un ne tikai kļūst Amerikas ceļš. Koledžas, kur mācīties un ar sporta stipendiju palīdzību iegūt bezmaksas izglītību. Un viens tāds cīnītājs latvietis Amerikas Savienotajās valstīs, kurš šo ceļu ir izgājis, ir Gustavs Puhovs. Sveiki, Gustav! Sveiki! Paldies, ka par šo iespēju parunāties un padalīties savu pieredzi. Jā, Gustav, no cik gadiem tad basketbola bumba bija tava iecienītākā rotaļlieta? Basketbola bumbas pirmo reizi rokās paņēma aptuveni 8 gadu vecumā, otrās klases sākumā. Jā. Draugi ieteica klasbiedri, sāku ar karatē, bet tas man nepatikās. Paņēmu basketbola bumbu, iemīlējos uzreiz šajā sporta veidā. Uzreiz jau bija tā kā hokejistiem saka, viņš uzreiz aizslidojot, uzreiz trāpīja grozā un viss aizgāja? Nevarētu teikt, ka tā uzreiz, bet slikti jau man arī negājas. Es domāju, ka galvenais iemesls manam progresam bija tas, ka man bija iespēja trenēties pie 3-4 gadu vecākiem jauniešiem, un līdz ar to man bija diezgan strauši progress tādā ziņā, un es uz savu vienaudžu fona izcēlos tādā ziņā. Jā, mēs radio klausītājiem varam pastāstīt, Gustavs ir 1994. gada izlaidums, ja mēs tā varam teikt, tātad dzimšanas gads. Tu esi arī izteicies, ka ar Kristapu Porziņu arī tavu ceļu ir krustojušies, kurš ir gadu vecāks. Jā, mēs... Atvainojas jaunāks, nevis vecāks. Jā, mēs bijām vienā nometnē Istabiņā kopā pie trenera Nikolai Mazura. Mums bija nometne Malaskā, un man sanāca ar viņu padzīvot kāds 10 dienas kopā. Un, pirms viņš aizbrauca uz Spāniju. Kāds ir Kristaps sadzīvē? Tagad daudzi konkrēti ar šodienas acīm Sports Illustrated arī ir izcēluši Citadels reklāmu, kur viņu apčamda garas rokas. Tas tā, bet kāds ir Kristaps sadzīvē? Kā tu atceries? Par tieši doto brīdi es nevarētu izteikties droši vien, bet kā es viņu atceros, viņš ļoti jautrs cilvēks, tiešām visu laiku ļoti pozitīvs un vienmēr ir kaut kādi joki jā, viņš tiešām dažreiz man pārsteidz, toreiz es atceros Istabiņā ar viņu dzīvojot. Jā, tā kā tik tālu par Kristapu Porziņu, nevaram arī par viņu nerunāt, sarunā par basketbolu laikam jebkurā
Bet atgriezīsimies pie tevis. Droši vien kaut kādi 12, 13, 14 gadi ir tie, kur tu aizdomājies. Es varētu būt profesionāls vai nē. VF Rīga, Alfrēda Kraukļa basketbola skola sistēma ir, tev bija perspektīva? Manā prātā noteikti man bija perspektīvas. Es jau, kā jau teicu, es ļoti iemīlējos basketbolā jau gan no paša sākuma. Un tas man tā ir kopš tā brīža bijusi mans dzīves mērķis, mans dzīves plāns, kad es būšu profesionāls basketbolists. Man vienmēr tas licies ļoti realistiski, pat par spīti visādām likstām, kurām es gāju cauri. Bet jā, es domāju, ka tieši tas vecums aptuveni 13, 14, 15 gadi, kad es sāku saprast, kad tā lieta man padodās un ka tā varētu būt mana liela dzīves sastāvdaļa. Lielā izšķiršanās, 12. klase, kur iet tālāk, ko darīt, kāds tas bija gads un pie kādiem secinājumiem tu nonāci? Kādi ceļi tev vispār pavarās? Man patiesībā tur bija visādi grūti šķēršļi dzīvē pa starpā tajā 11. 12. klases periodā, jo es biju U18 izlases kandidātos un tas man likās, ka tas būs tāds pakāpiens tuvāk profesionālai basketbola karjerai, taču man nepieņēma tajā izlasē, par spīti tam, ka es diezgan labi aizvadīju to izlases ciklu. Mēs spēlējām Latvijas basketbola līgā tajā sezonā. Es iemetu spēles izšķirošos sodu metienus, to vienīgo spēli, ko mēs vinējām tajā sezonā. Man vispār likās, ka es biju pelnījis tur spēlē, bet tas viss tika sagrauts tādā diezgan strauji un man nepieņēma tajā izlasē. Un tas man bija tāds liels trieciens, un man bija jāsāk domāt kaut kādas alternatīvas. Daudz īstenībā diezgan nopietnas veselības liktas ar mani notika. Un es nospraudu savu jaunu mērķi, ka varbūt, es nezinu, vai es apvainojos uz to Eiropas ceļu, uz Latvijas ceļu, kā citi jaunieši ir gājuši, bet es izdomāju, ka es būšu pats par sevi, un es pats atradu veidu, kā tikt uz ASV un spēlēt koledžā un dabūt mācības par brīvu. Jā, to es arī gribēju jautāt. Tiem, kuri ir tie, sauksim to tā, izcilnieki katrā vecumā, viņus jau ievēro un viņiem piedāvā. Tad, acīm redzot, tev nepiedāvāja, tev vēstules nesūtīja dažādas skolas. Kā tu to atradi? Atklāt sakot, jā, es nezinu, kā jau es iepriekš ieminēju, savā prātā es biju pilnībā gatavs un pietiekami labs spēlēt visur. Taču es biju jaunatnes līgās vienmēr top 3, top 5 rezultātīgākais spēlētājs katru sezonu, bet līdz ar visādām citām lietām, kas notika ar maniem, nekādi dižie profesionāli piedāvājumi man nenāca. Man bija vairāk piedāvājumi no universitāšu komandām Latvijā, Latvijas universitāte, Vidzemes augstskola un tam līdzīgs ne augstākās, teiksim, raudas basketbola programmas. Bet tomēr Latvijas universitāte, Latvijas basketbola līgas pirmā divīzija. Nē, es neko vispār slikti nevaru teikt. Tur bija arī ļoti labs treneris, tolaik Artūrs Visockas Rubens. Viņš tiešām ļoti labs, ļoti augsts kvalitātes treneris. Nebūtu bijis slikts variants arī tur iet un spēlēt. Taču man likās, ka man tajā brīdī bija kaut kas paredzēts augstāk, un es negribēju tā teikt iestikt tajā Latvijas sistēmā tajā brīdī. Internets lielais palīdz droši vien. Tas, parasti tiem izredzētiem jauniešiem vienmēr ir aģenti, pilnas kabatas ar aģentiem un treneriem, kas viņiem tur dod solījumus un palīdz, kad es tev aizvadīšu tur spēlēt, es tev iedošu šito un to. Man tas viss bija pats veidojis, es pats gāju uz LBS, dabūju spēļu ierakstus, pats sataisīju savu video, ieliku YouTube. Man uzrādījās cilvēks no Amerikas, kas vienkārši bija ieinteresēts man palīdzēt, un mēs vienkārši aizsūtījām, es nezinu, godvārds aizsūtījām vairāk nekā 300 skolām e-pastus Amerikā. Vienkārši esmu Gustavs Puhaus, esmu šitas, esmu tas. Protams, ne bez šķēršļiem, ne bez atteikumiem un ne bez daudzām vēstulēm atpakaļ man izdevās nokļūt tur junior koledžā, es sāku junior koledžā Amerikā.
Jā, nu, tur laikam klausītājiem arī jāapstāst tiem, kas pastarpināti nesako līdz ne NCAA, ne arī otrai divīzijai, ne citiem līmeņiem, nu, ka ir šī junioru koledžu divīzija, kur tu minēji, tad ir otrā divīzija, jā? Un tad ir tā augstākā, kur ir spēlējis gan Rihards Kuksiks, gan arī daži citi zināmi personāži. Tad tu sāki no trešā līmeņa. Tur tas NCAA ir kaut kas cits no tā NJCAA, kas NJCAA ir National Junior College Athletic Association. Tas ir atšķirīga lieta, tie ir tikai pirmie 2 skolas gadi, pirmie 2 universitātes gadi. Pirmos 2 universitātes gadus tu vari pavadīt junior koledžā. Un to 3. un 4. gadu tu vari pavadīt NCAA. Un, respektīvi, tev ir tie 4 gadi, ko tu vari spēlēt tajā koledžā, bet, ja tu aizies to junioru koledžu, tas ir varbūt tev tāds sākums, lai tu nonāktu labākā NCAA skolā. Un līdz ar to, ka es pats biju veicis savu ceļu, un man nebija tas rezonētās, man nebija tur aģenti vai treneri, kas man būtu iekārtojuši uzreiz tajā NCAA, kā, es nesaukšu neviens tur vārdus konkrēti, bet kā daudziem jauniešiem no Latvijas tā notiekās tās lietas, man bija pašam jāizcīna tas ceļš caur to junioru koledžu un tad jānokļūst tikai uz NCAA, kas arī nebija ļoti viegli. Principā, ja mēs velkam tādu analoģiju ar profesionālo sportu, tu izgāji caur fanu klubu sistēmai un nokļuvi galvenajā komandā. Jā. Kultūra šoks par to runā, parasti aizbraucot uz Amerikas Savienotajām valstīm. Es arī atceros sevi, kad mazu laiciņu tur pavadīju, pastrādāju. Sākums bija pietiekami grūts, kā tev bija. Man tas tāds sapnis liels bija tā Amerika. Es biju akls uz tādām daudzām lietām noteikti no sākuma, kas tur nav tik labi. Man viss liekas vienkārši fantastiski. Man nevajadzēja tur nekādu lielo pilsētu Amerikas. Man jebkura vieta Amerikā bija jau solis augšu. Man likās, ka ļoti skaisti un viss forši. Es nonācu Amerikas dienvidos, nonācu Luizjānā no sākuma. Un tur tie cilvēki ir tik ļoti pretīnākoši. Tur tā Latvijā, ka es atbraucu atpakaļ, liekas, ka visi ir ļoti drūmi cilvēki. Kontrasts ir nedaudz, jā. Jā, Amerikā tu nevari aiziet uz publisku vietu un tev kāds nepavaicās, kā tev iet. Vienkārši tur sāks runāt tevi par dzīvi un ar visādām laipnībām apmainīsieties. Bet, kad Latvijā atbrauc, šķiet tāda sajūta, ka tu traucē citiem cilvēkiem uz ielas apmaini. Jā, tā kā dzīves skola arī atvērtība, droši vien tev arī savu daļu iedeva, bet tu mainīji skolas. Tu jau minēji, ka tu mainīji skolas, pēdējā tev pietursvieta ir Angelo State University. Jā. Kāds bija tas tavs šo daudzo gadu ceļš Amerikā sportiski? Jā, kā es teicu, sāku Luizjānā to 1. gadu, tad tur man gāja ļoti labi. Man likās, ka mans ceļš uz NBA tiek bruģēts, kad es beidzot būšu tas, kas es zinu, ka es varu būt. Un man sasolīja, teiksim tā, kaut ko vēl augstāks. Man teica, ka es nonākšu NCAA 1. divīzijā, augstākajās skolās. Un es samainīju tās skolas, es nonācu citā junior koledžā, un tur man tā sezona neizvērtās. Es dzīvoju, tas bija Missouri štatā, tas bija tādā nekurienes vidū, kur ir tāda mazpilsēta pilnīgā, kā tur viens tas Walmarts saucamais, kas varbūt būtu pielīdzināms kaut kādam depo un Rimi hibrīdam. Tas ir amerikāņu Walmarts, tāds lielveikals. Tā bija vienīgā atrakcija tajā pilsētā, ko mēs varējām darīt. Un es tur diezgan nelaimīgs biju un vispār man tur viss aizgāja diezgan greizi. Un beigās nonācu 2. divīzijā NCAA Angelo State, kas tas ir augstākās klases NCAA 2. divīzijas skolu programma sporta ziņā. Viss bija tiešām ļoti labā kārtībā, bet es to savu mērķi par 1. divīziju nesasniedzu. Man arī Angelo State visādi šķērši, protams, bija pretī. Jā, pēdējais gads, es saprotu, tas bija pēdējais gads, kad tu salauzi pēdējiem. Jā, 3. gadā, es saku, man 2. gads bija tāds kritiens no 1. gada, 3. gads treneris man neuzticējās, teiksim tā, es nezinu, es nebiju laikam pietiekami atletisks pie tā NCAA līmeņa, un treneris man nedeva to iespēju tik daudz, un par spīti tam, ka man nebija labi tā sezona individuāli, es paliku, es pierādīju treneriem, ka es varu būt tajā līmenī, es paliku visu vasaru Amerikā, trenējos katru dienu vairāk reizi
man draudzene atbrauca uz Ameriku dzīvot ar maniem, ziedojās, tā teikt, lai nebūtu ar ģimeni Latvijā. Un man iesākās 4. sezona ļoti veiksmīgi gāja starta pieciniekā. Ļoti labi gāja viss salīdzinoši ar 3. sezonu. Bums mums Las Vegasā bija turnīrs un spēlējot ar sāpēm jau vairākus mēnešus. Es negribēju pazaudēt to savu izcīnīto vietu. Man sāpēja pēdi kā vairākus mēnešus, bet neko cīnījos cauri. Las Vegasā bija turnīrs un salūza pēdas kauls. Jā. Un tā es arī pilnvērtīgi neatgriezos tajā 4. sezonā. Bet vismaz esmu dabūjis diplomu mācību, tagad priecīgs Latvijā esmu un tā kā ceru turpināt savas basketbola gaitas. Kas tu esi pēc tā sauktā diplomētas? Kas tu esi? Man ir diploms kinesioloģijā, kas ir, to nevar, godīgi sakot, grūti pastāstīt latviski, ko tas nozīmē. Tas ir tā kā uz fizioterapijas pusi, tā kā vērsts mācības, visas anatomijas, visas fizioloģijas, viss kaut kas par trenēšanu, uzturu un tādām lietām, bet par fizioterapeitu, ko es gribu vēlāk kļūt, es vēl nevarēju kļūt. Jo basketbols diezgan daudz, protams, esi tajā skolā, lai spēlētu basketbolu, nevis lai mācītos, jo tev tā basketbola stipendija ir dēļ basketbola. Bet mācības man bija par brīvu, bet tieši to fizioterapijas nevarēju izmācīties tur. Tagad tavs ceļš vai Latvijas darba tirgū, vai tu vēl domā par basketbolu, par kaut ko profesionālu tajā virzienā skaties? Kādas tavas domas šobrīd ir Latvijā? Es esmu bijis laikam tomēr pietiekami veiksmīgs. Labi, es nevaru teikt tomēr. Es droši vien skatoties, salīdzinot kādu citiem bijušas iespējas, es varu teikt, ka es esmu ļoti veiksmīgs bijis. Pat par spīti visam, ka mums tas gājis cauri, bet man ir grieķu aģents šobrīd no Grieķijas. Un mēs meklēsim kaut kur Eiropā vietu, kur spēlēt droši vien vispirms. Un, ja nesanāks, tad droši vien mājās Latvijā palikšu kaut kur uzspēlēšu, jā. Bet tās ir domas par tiešām profesionālu līmeni, vai tu esi gatavs sākt no Latvijas basketbola līgas 2. divīzijas? Nē. Tas es Latvijas 2. divīzijā spēlēju pirms 4 gadiem vai 5, jā, un man jau tad likās, ka es esmu diezgan labi. Man tur labi ļoti gāja tajā līmenī. Es tā kā, ja būtu vēlreiz jāiet atpakaļ caur tām, es droši vien skatītos citā profesionālā virzienā. Ko aģents saka, vai ir jau kaut kādas vēsmas no komandām, jo mēs zinām to darbu tirgu aptuveni, kādas ir. Pirmgadnieks Eiropā, teiksim tā, profesionālajā basketbolā pēc koledžas, tas ir tāds kaķis maisā bieži vien, kā mēs redzam ar Amerikas spēlētājiem šeit Latvijā. Jā, noteikti, tīpaši manā gadījumā, tāpēc es īsti nevaru teikt, kuras būtu gatavs spēlēt, kuras nevarētu būt gatavs spēlēt, jo man noteikti būs sev jāpierāda tajā 1. gadā. Es esmu pussezonu nospēlējis tāds, no Amerikas atbraucis, netiku tur spožu statistiku dēļ tās pēdas. Kā es teicu, no 30 spēlēm, ko es varēju nospēlēt, šodien nospēlēju kaut kādas 8 spēles, un tas rezumē, protams, ir pilnīgs kaķis maisā. Tā kā man tiešām es uzticos tam aģentam, ka viņš man kaut ko dabūs, un man nebūs jāsāk Latvijas basketbola līgas 2. divīzija. Jā, tāds lūk, Gustavs stāsts, bet Gustav, basketbols jau dzīvē nav viss, un arī tavā dzīvē, acīm redzot, basketbols nav viss. Tu jau pieminēji pastarpināt iegūtās lietas Amerikā, tās ir šī atvērtība, varbūt tādas komunikācijas prasmes, ko tu esi ieguvis. Ko vēl tu iemācījies, esot Amerikā? Tieši skolas ziņā vai tikai dzīves ziņā? Teiksim tā, dzīves skolas ziņā. Dzīves skolas ziņā noteikti esmu daudz pieklājīgāks palicis, patstāvīgāks noteikti, jo es tomēr, man bija 18 gadi, kad es aizbraucu no mājām, protams, māmai liels pārdzīvojums, aizbraucu no mājām un sāku dzīvot patstāvīgi otrā pasaules pusē, un noteikti esmu patstāvīgāks palicis. Laipnāks tas amerikāņu, tas laipnums, tas pārāk lielais laipnums noteikti manī iesēdies, un tāpēc es arī vienmēr Latvijā tagad visiem pietur cilvēkiem durvis cenšos pateikt, sveicināties ar visiem, tādas lietas, no dzīves, teiksim, tās būtu pāris lietas, ko es iegūstu. Jā, ja tu būtu, tev tagad ir publiskā tribīna Latvijas radio,
tava aģitācija par labu šādam ceļam? Nu, tagad tie, kur pabeiguši vidusskolu, braukt viņiem vai nebraukt uz Ameriku, uz koledžu, ko tu saki? Nu, godīgi sakot, es esmu par šo domājis pats, vai es to darītu vēlreiz. Un īstenībā man tāds dalīts sajūtas, jo es nesasniedzu to savu mērķi. Man likās, ka tas būs mans pakāpiens uz NBA, un tas noteikti daudziem, kas šobrīd tur NCAA atrodas latvieši, viņiem arī liekas, ka viņi tiks ar šo NCAA uz NBA, bet ja mēs skatāmies, pieņemsim, vēsturiski, kā latvieši ir bruģējuši savu ceļu uz NCAA, tas ir uz NBA, nu, tas viss ir no Eiropas. Un, tas NCAA ir tā, nu, kā izskatās, nu, tāda pilnīgākā gaļas mašīna. Nu, tev jābūt tiešām izredētiem kaut kādam ar super nenormāliem kontaktiem un tādām. Nu, tev jābūt tavā stūrītī visādiem treneriem, kas tev spiedīs uz priekšu, lai tā NCAA tiktu uz to NBA, jo mēs skatāmies kādiem čaļiem, kas tur šobrīd atrodas, nu, viņi visi ir vai nu redshirt, kas nozīmē, ka nu, viņiem ir dots vēl viens gads, lai attīstītos un paskatītos, vai viņi vispār varēs tur spēlēt, vai viņi netiek pie minūtēm tajā lielajā pirmajā divīzijā. Un ja mēs paskatāmies, ja viņi būtu palikuši Eiropā, kur viņi bija tās superzvaigznes uzlecošās, tad es domāju, tas ceļš viņiem būtu daudz izdevīgāks bijis. Bet, nu, es tiešām novēlu veiksmi visiem, kas tur ir tajā NCAA, un nav jau tā, ka es kaut ko neticu, ka viņiem izdosies. Vienkārši, manuprāt, un pēc manas pieredzes, ja tev ir tā veiksme Eiropā bijusi, tad droši vien veiksmīgāk ir arī tā turpināt. Tālūk, cilvēks, kurš ir izgājis Amerikas koledžu sporta vidi un pabijis tur, vēl sarunas noslēgumā, nu, mēs nevaram neparunāt par vēl vienu tematu. Tu droši vien zini, kas tas ir. Mūs šeit neierasti arī filmē šobrīd, Latvijas radio, to jūs neredzat, bet tas ir Gustavam ir pašam savas vietnes YouTube kanāls. Vaiba un Gustavs sauc, tava draudzene Vaiba. Nu, pastāst, kas tas īsti ir? Hobijs, vairāk kā hobijs? Nu, tas, protams, ir tādā diezgan lielā hobija līmenī. Šobrīd mums draudzene radās ideja pagājušā vasarā, kā jau es teicu, ka viņi palika pie manas vasarā, ļoti Amerikā. Un mēs, YouTube ir tāda vietne, kur tu dabū pa brīvu izklaidi. Tu vienkārši skaties cilvēku ikdienu vai, nu, tas tā vlogošana populāra, kas saucās. Nu, vlogošana ir daily blogs, daily video blogs, kur cilvēki rāda savu ikdienu vai dājas visādas izaicinājumus un, nu, interesants lietas dara. Un par to nav jāmaksā, tas ir pieejams visiem. Un pat cik mēs to pašu baigi skatījāmies daudz, man likās, ka man tiešām būtu interesanti pašam to izveidot ar draudzeni. Un te nu mēs esam, mums ir jau dažu mēnešu laikā jau pār 3,5 tūkstošiem sekotāji tur aktīvi. Un būtu tiešām prieks, ja klausītāji arī mūs atrast tur un paskatīties, kā mums tur ir. Jā, tā kā droši var meklēt un acīm redzot Gustavu, ja ar basketbolu tomēr nesanāk, tad kaut kā televīzijas karjera arī te varbūt kaut kur tālā perspektīvā ir. Nu, tas ir tāds plāns B, jā. Nu, tas nebija tas mērķis sākot šo kanālu, tas bija vairāk tā kā veidot pašiem savu dienas grāmatu un būs noteikti patīkami atskatīties, nu, pēc gadiem uz to, kā mums gāja šobrīd. Un tas nu, kaut kāds mērķis, tur nebija slava vai televīzijas tur lomas kaut kāds, bet nu, vienkārši izklaidēties, tas arī mums tiešām palīdz vienkārši pavadīt labāku laiku. Nu, ka, piemēram, dienās, kad nav ko darīt, to mums vajag video uztaisīt. Aizņem kaut ko interesantu padarīt. Un, tā, kaut kā. Tālāk Latvijas radio un sporta raidījumā Piespēle saka Gustavs Puhovs. Viņš ir absolvējis Angelo State University Amerikas Savienotajās valstīs, spēlējis tur arī basketbolu, ar basketbolu stipendiju tur arī nokļuvis un acīm redzot iesaka arī citiem censoņiem to darīt. Protams, esot pārliecinātiem par to, kāds var būt rezultāts, ka tas nav gluži taisnais ceļš, lielceļš uz Nacionālo basketbolu asociāciju. Paldies, Gustav, tev, ka šodien atnāci un tad jau sekojām tavām lietām arī basketbolā un droši vien arī YouTube. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Tiešām bija liels prieks padalīties ar manu pieredzi. Es ceru, ka kādam šis arī palīdzēs kaut kādā veidā. Un noteikti apskatieties mūsu un Baibu YouTube kanālā un vienkārši rakstiet Baibu un Gustavs vai Gustavs un Baibu, jūs visticamāk mums atradīsiet. Nu, tā arī darīsim. Paldies, Gustav. Jā, paldies. Nu, re.
Kaut kā tā. Super, paldies.